Tad Evas izdomātu tēmu, lai mēs visi novēltu uz Evu. Kopīgi izdomātu tēmu pagātnes personības un mūsdienu cilvēks. Es saprotu, ka šī tēma ir ārkārtīgi plaša, un šeit var runāt visu, ko, bet tajā laikā viņi ļauj mums katreiz kaut ko tādu pārdomāt. Mūsu žanrs ir saruna. Es gribētu, lai mēs vienkārši sarunātos, ne tikai runāt, bet arī kaut kādā veidā sarunātos. Redzēsim, vai mums tas izdosies vai ne. Es domāju, ka Raļu muzejs tam ir ļoti parocīga vieta, ērta vieta reizēm, izņemot vienīgs trūkums, ka mums ir publika. Bet mums ir jāpieņem, ka šī ir publiska saruna, un mēs varētu mēģināt runāt tātad par to, kāda vieta varētu būt pagātnes personībām. Man vienmēr nāk prātā filmu šīs bīstamās balkona durvis, kur Vairs Vētri saka Antrai Lietskalniņai par to, vai jūs mani arī audzināju par personību. Tātad par vēsturiskām personām un to likteni, varbūt sākumā mūsu dzīvē, pēc tam, ko ar viņām darīt, vai kaut ko vajag darīt. Un beigās padomāt, kā mēs varētu palīdzēt šīm vēsturiskām personām pārvarēt laika sliekšņus. Domājot par kaut kādiem ievadvārdiem, kas arī bija vien ilgi domājami, es izdomāju 3 iesākumus šai sarunai. Pirms kādiem maniem jautājumiem, es te būtu kaut ko sākumā teiksim, pēc tam jūs sarunātos. Pirmais, es domāju vienmēr par to, esot pasniedzējis, mēģinot noskaidrot, ko no tām zīmēm, kas man saistās, teiksim, latviešu literatūru, latviešu vēsturi, latviešu kultūru, vai plašāk kaut kur jau par pasaules literatūru, vēsturi, kultūru, kuras no tām zīmēm zina studenti. Un kuras ir manā rīcībā, kuras man kaut ko ir kādā brīdī nozīmējušas, lai kaut kādā apmaiņas procesā šīs zīmes padarītu pazīstamas, potenciāli viņas varētu arī kaut kur noderēt. Viņi arī varētu uz viņām atsaukties, kaut kādā veidā ar viņām komunicēt caur tekstiem, caur attēliem, caur kaut ko tam līdzīgu. Un es nekad īsti neesmu varējis saprast, cik daudz viņi zina. Ja pretim nāk saskarties, ka tas, kas man šķiet ir vispār zināms, pēkšņi izrādās tāds nav. Tad šīs vēsturiskās personības vienmēr saistās ar kaut ko viņu esamību vai neesamību, atpazīstamību vai neatpazīstamību. Un tāpēc laikā tas mūs kaut kādā veidā vieno. Otrs, studenti ir studiju procesā, bet ejot pa ielu, es redzu ārkārtīgi daudz cilvēkus. Vienalga sēžot tramvajā, trolejbusā vai ejot pa ielu, tiešām ir ārkārtīgi daudz cilvēku, un ļoti interesanti padomāt, ko viņi zina, ar ko viņi dzīvo, vai tas, kas man šķiet būtisks, ir būtisks arī viņiem. Vai, teiksim, tādi, vai darbi, vai cilvēki, vai tēli, vai viņiem kaut ko nozīmē vai nē. Mēs varam saprast, ka sadarboties ar kādiem citiem cilvēkiem, mēs zinām, ka viņi zinās kaut ko citu, kas man neko nenozīmēs. Un tur būs kaut kāda veida atšķirības starp to, kurā tēlu kopā dzīvoju es, kurā dzīvo, kur es gribētu pieaucēt studentus, un kurā dzīvo kāds cits cilvēks, un šie tēli nebūs ne mazāk, viņi būs sliktāki par tiem, kuri pieder manai tēlpai. Tā kā šodien no rīta man Andris Hiršs teica tā terminu, ka katrs mēs dzīvojam savā apsaulē. To termiņš bija no filozofijas paņēmis, bet apsaule ir tāda telpa ap mani ar manām zīmēm, un šeit šajā zīmēs mēs kaut kā saskaramies. Tad viens ir kā tas tie tēli, kas nāk no pagātnes, kā viņus mēs esam izjutuši, kā mēs viņus varam pieaucēt, vai kā mēs viņus varam izmantot arī tālāk. Otra tas, kas man šeit ir ārkārtīgi būtisks, šo zīmu kaut kāds personiskums. Un es varētu stāstīt situāciju, kāda man bija, kad es pirmo reizi, laikam pirms kādiem 3 gadiem, laikmetīgās mākslas kursas ietveros, biju spiests domāt par laikmetīgo literatūru. Un tā kā laikmetīgā literatūra ir ārkārtīgi interesanta lieta, par kuru varbūt interesantāk patiek domāt, es saskāros ar to, ka kursu laikā mums vairāk šie teksti bija jālasa. Tad mēs ir kā publiski, tad auditorijas priekšā es piedāvāju tekstu, kas ir mazāk pieejams nekā Rainis vai kāds cits no klasiķiem. Mēs vienkārši skatījāmies šo tekstu, kad vajadzēja arī lasījām, un pilnīgi nejauši parādījās Eināra Pelža dzejols, kas sauktos, ja mēs viņu uztverētu par dzejoli, sauktos, ka 1961. Vai kādam ir prātā šāds dzejols? Droši vien, ka nav. Dzejols ir ļoti vienkārši. Tā ir gatavā dzeja. Izmantoja to paņēmienu, ko visu laikam sauc par sarakstu. Viņš paņem gatavu sarakstu un piedāvā kā dzejoli. Dzejols atgādina, tātad zem nosaukuma 1961, viņš atgādina izrakstu no Google, ne no Wikipēdijas, jo pirmā dzejoļa daļa ir balvas. Un tad kādas ir balvas piešķirts gadā? Tur ir Nobelprēmija un vēl kaut kādas. Tur ir darbi, tur ir daži autori, tas viss ir paņemts angļu valodā, tad ir laikam
es vairs neatceros, kas nāk mirušie, un tad ir dzimušie. Secība it kā ir vērtīgais, vispār zināmais, tie, kuri aizgājuši, un tie, kas ir piedzimuši. Un šajā pēdējā daļa, tad viss ir angļu valodā, tad vārdi ir daļa atpazīstami, daļa aizmirsti, varbūt kāds zina, bet teikšu laikā pats neesmu nekad interesējies par kādu no tiem autoriem. Un pēdējā pie dzimušiem ir rakstīts Beatles, S. Un tieši šis vārds S, kas ir ārkārtīgi skaisti ielikts starp šiem vārdiem, padara viņu par kaut ko citu. Ja kas uzreiz, tas varbūt Einārs Pelšs, tas varbūt kaut kas cits, tas ir S, kurš nav saskāries ar tiem cilvēkiem, kuri ir miruši, bet tāpēc laikā, kurš ir līdz laika biedrs. Tad arī momentā visi tie vārdi, kas ir iepriekš, viņi sāk. Viņi piesaka ar kādu zīmi, un viņi piedāvā kaut kādu skanējumu. Viņi sāk savstarpēji sadarboties un veido šo dzīves tēlu, ar kur tas es potenciāli varētu būt saskāries. Un, lai tas būtu, tad mēs līdz tam nonācām, jo tas ir tāds ļoti klasisks piemērs, apmēram pateikt, vai tas ir literārs darbs vai nav, kāpēc viņš ir un kāpēc viņš arī, ka tāds nebūtu, kāda ir tā viņa funkcija. Un pie šī darba tap mājas uzdevums. Tad katram bija jāizvēlās šis gads, tad kurā viņš ir dzimis, un jāizveido pēc šīs schēmas parauga. Pēc šīs parauga savs, it kā šāds te dzējols. Sākumā man likās, vienkārši katrs no viņiem būs pievērst uzmanību, ka var tā darīt, tas ir tāds piemērs. Un tad, kad es saņēmu, jo tas bija Covid laikā, tad tas viss notika Zoom formātā. Kad es saņēmu, es ieraudzīju ārkārtīgi interesantu lietu. No vienas puses viņi visu schēmu piepildīja, izvēlēs citas zīmes, tad cik laika balvas, cik laika dzimušos, cik laika mirušos. Viņi saprata, kāda nozīme ir atlasēji no tā. Es visu nevaru, kas tajā gadā noticis. Man tā atlase jau raksturo kaut kādā ziņā mani. Kaut un personas ir tāds, ko pazītu ar vispārējo. Un kopumā tie bija darbi, kurus rakstījuši vai veidojuši apmēram vienu paudzi. Ja mēs varam saprast, ka studējot, reti, kad ir tādi, kas ir ar lielu gadu atstarpi, bet viņi visi pārstāvēja tādu 5 gadi, kur ir dzimuši kaut kādā 5 gadē, un tas kopums, ko viņi uzskaitīja, bija pagātnes personības, kaut kā mūsdienu cilvēku dzīvē. Un bija spiest atklāt, ka tas ir diezgan personiski. Ja tad šīs te zīmes tika salāgotas ar viņu personisko telpu. Kas, manuprāt, bija ārkārtīgi skaisti, jo te ir kaut kāds mehānisks, manuprāt, var darboties ar dažādos līmeņos, kā mēs varam personiskot kaut kādas, citu laiku zīmes. Un trešais tas impulss, tas, ko es sarunāju, tad izstāstīšu viss, ko es esmu pēdējā laikā darījis. Es braucu, es vilcienu pirms, tas bija autoostā, es ieraudzīju kārtīgi reiz Raini, žurnāla vāka. Un es domāju atkal peltkostīmā, bet Rainas peltkostīmā ir zīmolotākā Raina fotogrāfija. Vienīgā, ko studenti tagad atpazīst, jo viņa laikā tiks svinēta Rainas 150 gadi, un peltkostīms bija tas, ko tad atklāja, līdz ar to viņa nav maznozīmīga bilde, bet es domāju atkal. Bet es to žurnālu iegādājos, autobusā izlasīju pilnīgi visu rakstu, kas tur bija. Man pat patika. No vienas puses es ieraudzīju, viņi nepasteikt neko jaunu. Viņi rakstā žurnālis bija savācis kopā to, ko vienmēr izmanto Rainis, bērni, attiecības ar Aspaziju, citas sievietes Rainis un citas sievietes Mirvalds Ozoliņš, kas būtu tāds skandalizēt temati, kas ar Raini saistās. Līdz par tam, ka izmantot Andrija Upīša vārdu, kurus, tā bija vienīgā vieta, ka man šķiet, ka tā nevajadzēja, jo tika izmantot ar padomu laikā rakstītie vārdi, kas domāts savādāk. Bet, ja žurnāls, es domāju, ka nevienam tas neko sliktu neaspazina Rainim arī nenodarīs. Bet man patīk, ka tas žurnāls ir tāds. Man patīk, ka tas uzraksts, kas ir žurnālā, tad viņus aprīnoja, mīlēja, nesaprat, nicināja, cienīja. Tas, manuprāt, likās ārkārtīgi būtiska formula. Arī domājot par pagātnes personībām, ja viņas tiek par tādām klasificētas, tad šeit ir gan aprīnoja, mīlēja, nesaprat, nicināja, cienīja. Un, manuprāt, viss tās attieksmes ir cieņas vērts, lai mēs domātu par to, kā ar personām darboties, kāda varētu būt persona domas, mūsdienu cilvēku dzīvē, jo mēs kaut kā vārstām mūsdienas, es domāju. Un, tas ir uzskats līdzeklis. Un tāpēc, domāju, mēs dažam varētu mēģināt sākt ar tādu atzīšanos, un
iedomāties situāciju, ka mēs vēl esam mūsu pārstāvušu nozaru adresāti. Mēs esam skolnieki, mēs neesam vēl pētnieki, mēs esam kaut kas pirms tam, kad mēs ar kādām personām esam sākuši nodarboties un zinām par viņām vairāk. Vai mums ir kādi gadījumi vai kaut kādas pagātnes personības, kuras mums ir kaut kādā ietekmējušas, bet mēs par viņām vēl neko daudz nezinām. Vai mēs par viņām kaut ko uzzinām, un tad viņas tā būs ietekmē. Nezinu, kā mēs varam. Man jādod mikrofons ir rokorā. Vai tas ko jau kā lieta. Sāksim ar A. Kāds aspozīti tik raksturot mūsu literatūras A. Labdien, skaistā dienā, un skaistā vietā, un skaistā notikumā. Ļoti daudz vērtīga uzzināju šorīt, un paldies, jo pirmo reizi uzzināju par kungu, par ko stāstīja Zālīša kungs, par Raiņu tulkotāju. Un tas ļoti, un arī Zāne Šiliņā. Tiešām ir vērtīgi nokļūt domāšanas telpā. Tie ir lieli svētki, kopā domāt par kaut ko. Pagātnes grāmatās esmu radusi liecības, ka viņi agrāk bija daudz drosmīgāki. Viņi nolika šķīvīti un viņi prasīja tieši. Viņi sauca un viņi atbildēja. Un atceros arī fragmenti no kādas grāmatas, kur Rainis izsaukts bija Īgnis, un viņš teica, cilvēkam nav labi par daudz zināt. Un aizgāja, un vairs nenāca, ka viņu sauc. Droši vien arī Aspaziena viedoklis ir par šodienu, par mums, katru. Un šodien manam tētim ir 83 gadi, un es ātri aizskrēju viņu apsveikt uz Dīķu ielu 12A. Pasveicināju Lielo Ozolu Dīķu ielā 11. Un tētis ļoti pateicas par mazajām maizītēm, ko man iedeva līdzi. Viņš bija tik sajūsmināts un priecīgs. Un es tētim teicu, zini, tas 41. gads, kad tu dzimi Ādolfa dienā. Ka pēc tam es zinu, nostāstu, ka lika karogus noņemt, jo vadonis bija pateicis, ka nav labi svinēt kara laikā vārda dienas. Un tie visi ir tie stāsti, kas man ir veidojuši, kāpēc es arī šeit sēžu, jo mūsu atmiņa taču ir mūsu ekrāns, kāpēc mēs vispār esam šeit nonākuši. Un tad es aizskrēju ātri, aizbraucu uz Vecdubultu kapiem, jo šodien Annai Rīniek ir 160 gadi jubileja. Mēs to arī varam svinēt, un viņa taču ir cieši saistīta ar Pliekšānu ģimeni. Un noliku viņai svecīti, un viņai blakus guļ Virēna Rozenberga, kura ir pēdējā Aspazijas cilts. Tieši viņas zara turpinātāja. Un tad es domāju par to, ka Anniņa ir arī pagātnes personība, vēstures personība. Un man lapiņā, ko jūs šorīt man iedavāt, tur bija rakstīts pagātnes personība, un Raimons tikko teica vēstures personība. Man šķiet, ka pagātnes personība tā ir, kur ir pagājusi, un vēstures personība tā, kura turpina vēstīt. Un Anniņa, šodien viņai liku svecīt, jo viņa cieši bijusi saistīta ar Aspaziju, jo Anniņu ir liels daudzums, un par viņu varbūt es nekad neuzzinātu, ja ne Aspaziju. Un tātad par Aspaziju un Raini zinu, tāpēc, ka tie milzīgie gara darbi, tie nepārējošie. Tātad personas pāriet, gars paliek. Un arī nesen es biju aizgājuši līdz Salacas ielai 4, kur norisa Raini un Aspazijas pirmās vasaras. Un es domāju, vai tiešām viņa vēra šīs durvis, vai viņš viņai vēra šīs durvis, vai tiešām es varu tam pieskarties, vai tiešām viņa tam pieskārā. Un tūlīt jau tas arī viss vairs nebūs, jo tūlīt jau sabruks. Un es vēl to redzu. Un tad es
atcerējos savu bērnību, kur pagāja Andreja Upīša zīmē, jo vectēvs un ar omām un opaps mani audzināja Skrīvros, un es jau no bērnības ziemām zināju, ka mēs lasījām Zaļo zemi, tad mēs zinājām visus ceļus, mēs dzīvojām tajā grāmatā iekšā. Tāpēc arī man bija ļoti viegli kārtot eksāmenu skolā, jo es skaidri zināju, kurus tie tiltiņi un kādas upītes, kuri pagriezieni un kuri tās mājas, kādas tur ir, pēc kā smaržo tās miglas pie Daugavas, un kur aizdzina lauci tieši kurā vietā viņu aiztrendza. Tātad es dzīvoju grāmatā. Un es pēc tam domāju, ka varbūt arī mēs nemaz savādāk nevaram dzīvot, jo kā mīlētais un cienītais Freiberga kungs teica, ka cilvēks jau piedzimst un tad viņš mācās no stāsta. Un tas stāsts ir tā makšķere, ko man iedod, lai es noķertu pati savu zivi. Jo pat taisno zivs man neder. Es gribu izvilkt savējo, bet tie pagātnes personu vai vēstures personu stāsti, viņi noder man, lai kaut kā sabalsotos laikmetā, tais laika ķilpās, kas mums jāpiedzīvo. Ak, Dievs, es laikam aizrunājos, paldies. Es domāju, ka saskarei ar, un es arī lietošu vēstures personībām, nevis pagātnes, saskarei ar vēstures personībām ļoti liela nozīme ir nejaušībai. Vakardien bija Knuta diena Salaspilī. Un Knuta jau vairs nav starp mums, bet kaut kā bija tāda sajūta, ka viņš ir joprojām. Un arī tā ir tāda, jāsaka, brīnišķīga nejaušība, ka pirms 22 gadiem es aizgāju uz kultūras namu Salaspilī, kur notika Knuta diena. Tobrīd vēl bija dzīves literāts Valentīns Jākapsons, un tā tēma toreiz bija par lēģeri. Pasākums nenotika lielajā zālē, viņš notika mazajā, lai būtu arī notiecīgi tāda intīmāka atmosfēra. Bija ļoti iespaidīgi noformēta skatuve ar dzeloņdrātīm, ar šo te metāla gultiņu, metāla krūzīti un tā tālāk. Un tas bija laiks, kad es īsti sāku domāt, ko vispār nozīmē vēsture, un ka rakstnieks nav vienkārši rakstnieks, kurš ir sarakstījis zināmu skaitu grāmatu, bet ka viņš ir vēstures sastāvdaļa, gan kā kultūras, tā arī politiskās. Un tā ir nejaušība, jo es esmu bijis Knuta kaimiņš kā salaspilietis. Un, lai gan pamatā pētu prozu, droši vien nekad nebūtu nonācis līdz Knutam tikai savas, tā teikt, ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, un tādēļ, ka mana mamma taisīja vairākus no Knuta dienas pasākumiem visus šos iepriekšējos gadus. Un tā bija nejaušība, jo vēlāk radās doma, ka ir jātaisa Knutam multimediālā vietne. Mēs bieži sākām ciemoties pie viņa ģimenes un patiesībā nonākot ciemos aizmirsās, ka mēs esam nākuši kā uz, tā teikt, darbu un ka tas nav pienākums, tā ir vienkārši vēlme parunāties ar godru un dzīves pieredzes bagātu cilvēku, sajusties kā mājās un sajusties kā draugam. Tā bija nejaušība, dažādu apstākļu sakritības dēļ. Vēl ir citas nejaušības. Bērnībā man ļoti patika pētīt, lasīt visādus žurnālus, jo īpaši par kino. Un droši vien jau daudziem ir aizmirsies, bet kādreiz tādā izdevumā kā Kultūras diena
bija brīnišķīga kino rubrika, kur bija paralēli divas slējas. Tas, ko par aktuālo kino domā Dita Rietuma, un tas, ko domā Normunds Naumanis. Un man ļoti patīk tas formāts, ka var burtiski 2-3 teikumos pateikt kaut ko ļoti interesantu, saistošu un radīt iespaidu par filmu, kuru es tobrīd vēl neesmu redzējis. Un toreiz es domāju, varbūt jāpamēģina arī pašam kaut ko rakstīt. Un nebija ne mazākās nojausmas, ka jau pēc pāris gadiem arī es būšu kļuvis par kritikas sastāvdaļu. Un kritikas sāk rakstīt burtiski īsi pirms Normunda Naumaņa aiziešanas mūžībā. Un šīs divas slējas pārtrauka, bet kritika turpinājās, bet tas, ko Naumans bija rakstījis, bija atstājis uz mani neizdzēšamu iespaidu. Arī nejaušība. Vēl kāda nejaušība. Bērnībā mans mīļākais rakstnieks bija Žils Sverns. Es lasīju pēc kārtas visus romānus, kas vien mājās bija pieejami. Iespējams, ļoti daudz no tām idejām nesapratu, bet Verna kungs ir tik fascinējoša personība, jo, kā zināms, pats viņš ir ļoti maz, kur ceļojis un maz pasauli redzējis, bet visas šīs zinātniskās fantastikas elementus un skatus viņš uzbūra savā izdomā, sēžot pie savu rakstām galdu Francijā dzīvoklī. Un, protams, kā bērns, es nekad nepievērsu uzmanību, kas tad ir tulkojis šos darbus. Un tad, kad es sāku strādāt Andreja Upīša muzejā, man bija ļoti patīkams pārsteigums. Vēl viena nejaušība. Nu tad 3 lietas labas, bet labi, es pat pateikšu 4. vēl. No sirds. 4. nejaušība. Studējot filoloģiju, 2. kursā bakalauros vajadzēja izvēlēties personības, par kurām mēs rakstīsim referātus. Es kā vienīgais puisis kursā centos būt liels kavalieris un tā kā sagaidīt rindas beigas. Un uz galda starp pēdējām biļetēm, kas bija palikušas, bija palicis Andrejs Upīts, jo to laikam neviens negribēja ņemt. Tad tādā veidā tas viss pārklājas, savijās, un tādā veidā mēs satiekamies ar vēstures personībām, un tā jau pati par sevi kļūst par vēsturi tajā mirklī. Un man tas šķiet brīnišķīgi. Paldies. Jā. Arnis pateica ļoti skaistas un būtiskas lietas. Es gribēju turpināt kaut ko par Salaspili un vēl par citām radniecīgām tēmām. Es atcerējos arī filmu Šīs bīstamās balkona durvis un to, ko teica Viktors Lorencs Andrei Lietskalniņai. Jūs zināt, jā? To Anitiņa mums kā tāds jauks, mīļš, kaula zāģīgs. Bet tas viss neatiecas uz lietu, tāpēc, ka es patiešām gribu turpināt to, ko kaimiņš Arnis teica, šodien kaimiņš un arī Salaspilī, ko Arnis teica iepriekš par tām nejaušībām un likumsakarībām. Nejaušība tajā ziņā varētu būt arī liktenis, kad es klausījos to, ko tu stāsti. Tādas liktenīgas nejaušības, kuras bieži piesauc gan literatūrā, gan arī citur. Bet, protams, nejaušība ir tā, ka es šodien esmu šeit, nejaušība ir tā, ka es kļuvu par vēstures pētnieku, nejaušība ir tā, ka es dzīvoju un izaugu Salaspilī un iepazinu botānisko dārzu, bet kāds tam sakars ar literatūru, nezinu. Bet, ja mēs runājam par personībām tādām, kas piesaista un interesē, jā, Andrejs Upīts, protams, atnāca ar Stūnu ciema zēniem Imanta Vecozola ilustrētajā grāmatā. Atnāca arī Pa lauču pēdām un ūdeņos, kas joprojām ir tāda mistiska novela, tāds mistisks teksts, kur ir, es to pārlasīju pirms kaut kādu laiku, laikam šovasar pat. Un tas efekts vai tā sajūta bija apmēram tāda pati, kā kad es to lasīju pirms 30 gadiem. Ka tur šajā ļoti sadzīviskajā ikdienišķajā vidē, kas, protams, ir katastrofāla situācija, kas tur tiek attēlota, bet tas viss rada kaut kādu tādu,
tik spēcīgu tādu mistikas sajūtu, kur manuprāt, pat 101 tulības gadi nav īsti to tādu sajūtu manī radījuši, kad tos lasīju. Bet par personībām runājot, es domāju par divām lietām. Viena lieta ir tāda personība kā Arveds Švābe, kurš, kā mēs zinām, bija arī literāts un sāka savu darbību sabiedrisko tieši ar dzēju un arī ar prózu. Un tāpēc man ik pa laikam atgriežoties pie tām tēmām, kas ir saistītas ar 19. gadsimtu un 20. gadsimtu sākumu, man vienmēr ir gribējies noskaidrot, kas tad īsti ir tas dzinulis, kāpēc cilvēki sāk ar literatūru un pēc tam pāriet pie vēstures pētniecības. Švābe pats atmiņās arī par to ir stāstījis, bet tā ļoti sausi un varbūt pat izvairīgi kaut kādā ziņā. Kāpēc man tas šķiet svarīgi? Man tas šķiet svarīgi tāpēc, ka vēsturnieka profesija ir riskanta. Viena iemesla dēļ vēsturnieki ļoti bieži un ļoti ātri kļūst par ciniķiem. Man ir tāda naiva iedoma, ka varbūt citās profesijās, literatūras zinātnē vai mākslas vēsturē, tas cilvēki ir no tā pasargāti, jo, ja tu ikdienā komunicē ar Andreju Upītu vai ar Vilhelmu Purvīti, es nosaucu tikai to, kas ir šīs dienas kontekstā, ko mēs visi dzirdējām, tad ir tāds priekšstats, ka tas tomēr ir drusku citādi. Nekā tad, ja mēs saskaramies ar to, kas nemitīgi, latviski sakot, nāk priekšā, parādās vai manifestējas vēsturi pētot, ka tu vienā brīdī saproti, ka viss iet pa apli. Un ka nav nekā jauna, un ka viss nemitīgi atkārtojas. Un tas, kas nemitīgi atkārtojas, tas bieži vien ir tieši tas traģiskais, briesmīgais, asiņainais un postošais, kas atkārtojas. Un, protams, var teikt, ka tā ir tāda varbūt mūsdienu cilvēku projekcija. Mēs zinām visus tos kontekstus, kādā šāds sajūtas var rasties un kādēļ tas notiek, bet patiešām parunājiet kādreiz ar vēsturniekiem, kad viņi gribēs runāt, un jūs ātri konstatēsiet, ka tā ir tāda profesijas lieta vai profesijas deformācija, kas mums dažkārt piemeklē. Par personībām runājot vēl, te jau pieminēja referātā, kur arī man bija tā iespēja dzirdēt kolēģis no Literatūras institūta žurnāla avots. Es domāju, ja man bērnībā nebūtu bijis pieejams žurnāls avots mājās, es domāju, arī tas turpmākais dzīves ceļš, patētiski izsakoties, būtu drusku citādāks vai pat jūtami citādāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi, pie kādiem tekstiem mēs piekļūstam attiecīgajā dzīves posmā un kā tie mūs ievirst tālāk. Vēl viena personība, kas tā ienāca un aizķērās vēl kaut kur pusauģu gados apziņā, bija Gogolis. Un sākās tas viss, protams, ar Nikolaja Gogoļa folkloristiskajiem stāstiem par vakariem ciematā pie Tikaņas. Laikam Annas Saksas tulkojums, tas bija liela tāda apjomīga 60. gados izdota grāmata, kur tās ilustrācijas tādā modernisma formātā, viņas kaut kā īsti nesējās kopā ar to, nesaistījās ar to tekstu, kas bija tā 19. gadsimtam raksturīgs. Un tāpēc es arī šodien tā domāju, atkal par dažādiem visādiem kontekstiem. Man tomēr ir žēl, ka Gogoļa ielas Rīgā vairs nav, bet ka mēs esam, ne mēs, bet tie, kas izvēlējās, ir izvēlējušies personību ielikt šajā vietā, par kuru vēl varētu diskutēt, kāpēc tieši šīs personības paspārnē un listā, tā teikt, izauga viss 40. gada padomju režīma kolaborantu zieds. Jā, mēs runājam par jaunākajām ziņām un par to vēstures daļu, kas ar to ir saistīta. Un atkal varētu teikt, kārtējais iemesls kļūt par ciniķi, jā, ar šādiem salīdzinājumiem vai ar šādām asociācijām. Pagātnes personība un vēstures personība, tas, ko Inga Abele teica, ir svarīgi, jo mums ir ļoti paveicies, ka mums bija Jātis Kronvalds, kurš izdomāja vārdu vēsture, kas ir reti perfekts atradums. Protams, te man ir jācitē arī draugs un kolēģis Jānis Vādonis, kurš par to ir runājis, un mēs ar viņu par to esam runājuši, par to, cik precīzi ir šis termins.
vēsture, tāpēc, ka tas ļoti saistās ar vārdu vēstīt, vēstījums, un tā mēs varam tikt arī līdz narratīvam gala rezultātā, ja, no vārdu vēstījums. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka pagātnes personība mums apkārt ir ļoti daudz, ļoti labi, ka Rāmons uzdev to jautājumu, sākt ar bērnības atmiņām un ar kaut kā tādu, kas ir kā pirmā brīdī ienāk atmiņā, ja, ko mēs atceramies, kas tad ir tās personības, ko es atceros, kas atstāja kaut kādu iespēju uz mani. Pie tam netiešā veidā, jo es stāstu par personībām, kuras es dzīvē sastapt nevarēju, bet kur teksti, pareizāk sakot, atstāja kaut kādu iespēju. Un tad ir tas burvju moments vai brīnišķīgais, dīvaini mistiskais moments saistīts ar to, ka mēs jau uztveram tos rakstniekus vai citus autorus, dzejniekus, arī māksliniekus, arī teātra izrādes, ko mēs esam redzējuši un kas ir atstājušas lielu un paliekam iespēju, vai tā bija Vārņielas republika manā bērnībā, kad vēl eksistēja vecais jaunatnes teātrs, vai arī, teiksim, kāda cita izrāde, ko ir palaimējies redzēt, ka šīs personības, ka pazūd tā distance starp to, ka tas cilvēks ir dzīvojis 50, 70, 100 gadus pirms tevis, tu viņu nevarēja redzēt, tu viņu nevarēja sastapt, tu nevarēja neko viņam pajautāt, tev nav nekāda tieši iespēja, nekāda tieši atmiņa par konkrēto personību, bet tā personība ir klātesoša. Tas ir arī viens tāds dīvains brīdis, kas, es ceru, ka saglabāsies par spīti visām pārmaiņām, kādas notiek ar sabiedrību un par spīti visam jau pieminētajam cinismam, kas mums dažkārt uzklūp, ka saglabāsies tā sajūta, ka, lūk, ir cilvēki, kuru klātbūtne ir ļoti svarīga, ir cilvēki, kuru klātbūtne ir svarīga nevis tāpēc, ka par to māca skolā, vai tāpēc, ka tas tā būtu, vai tāpēc, ka būtu pareizi tā domāt, bet svarīgi tā kļūst tāpēc, ka tu sajūti kaut kādu personisku kontaktu ar to, ko šis cilvēks ir darījis. Vai tas, kā Ernsts teica par kritiku, ja? Tu izlasi konkrētu autoru tekstu, ja? Un tu saproti, ka tas attiecas uz tevi un ka tas ir tas, kas tev ir svarīgs un no kā tu izdarīsi arī kaut ko savu, aizies kaut ko savā ceļā un savā trajektorijā, bet tā trajektorija varēja būt cita, ja tu to tekstu un līdz ar to šo cilvēku nebūtu saticis attiecīgajā dzīves brīdī. Un tāpēc ir svarīgi, kad mēs to varam atšķirināt atpakaļ patiešām ar tādām bērnības atmiņām, ar tādu asociāciju metodu, tāpēc, ka tas aizved kādreiz arī pie tādiem pārsteidzošiem secinājumiem pašam par sevi. Un tāpēc es domāju, ka tā pabeidzot domu, kur es iesāku un nekādu nevar pabeigt, kādas starpības starp vēsturiskām un pagātnes personībām. Pagātnes personība ir ārkārtīgi daudz. Mēs katrs varam atcerēties kādu cilvēku, kurš varbūt ir bijis uz brīdi iesaistīts mūsu dzīvē, vai tās ir bērnības atmiņas arī par kādiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši mums blakus, vai tie ir mūsu vecvecāki vai vecāki, vai radinieki, kur ir atstājuši kādas zīmīgas pēdas tajā cilvēka augšanā un tapšanā. Pagātnes personība ir ārkārtīgi daudz, bet tās vēstures personības droši vien ir tās, par kurām mēs zinām mazliet vairāk. Un tad ir stāsts par to, kā pagātne kļūst par vēsturi, un vēsture droši vien ir tā pagātnes daļa, kas mums ir svarīga. Ja? Jo pagātne principā ir tāds milzu okeāns mums apkārt, no kura dažkārt kāda sala varbūt iznirst vai uzpeld, un kuru mēs pamanām. Bet ja mēs ne tikai pamanām to salu, kas ir parādījusies skatienam, bet ja mums tā kļūst arī kaut kādā veidā svarīga un nozīmīga, tad tā jau ir vēsture personiskā vai kolektīvā vai kāda cita. Droši vien, ka kāds cits labāk pateiks. Paldies. Man patīk, kā mūsu saruna vijās tādā attīstības fāzē, jo tu sāki ar likteni, un arī tieši gribēju teikt, ka manā gadījumā man liktenis piespēlējis piedzimta ģimenē ar vēsturisku personību, man vectētiņa Antoni Kulkoju, un jāsaka, ka sākumā man tas bija diezgan izaicinoši, un tā pirmā epizode, ko es atceros, bija mana 5 gadu jubileja, kad man likās, ka nāks no manis veikt un visi teiks tostus, un pienāk man vectētiņa kārta stāstīt tostu, un tad, cik labi būs tā mazmeitiņa un tā, bet viņš sāk runāt par Andriju Jūrču, par Pīteru Miglinieku, Franci Trasu, un es domāju, kāpēc par viņiem un ne par mani? Un
Pēc tam, protams, tā vectētiņa ēna visu laiku ir bijusi, un visi vienmēr prasa, nu, tu būsi dzejniece, tu būsi māksliniece. Un es teicu, nē, noteikti ne tā kā vectētiņš, un viņam jau domāts bija daudz, un galu galā tomēr tas liktenis aizvijās tā, ka, nu, ir tā kā vectētiņš, esmu arī muzejnieks, tagad es kaut kādā mērā daudz labāk viņu saprotu to manu epizodu 5 gadu jubilejā, jo arī viņam bija tāda misijas apziņa uzņemties rūpes par tām vēsturiskajām personībām, un visticamāk, ka tās personības viņu atrada pašas, un līdzīgi ir arī man. Kaut kā gan uzrunāja Imants Ziedonis no Ragaciem, gan pēc tam no tas pats ragacienietis Linēts Tauns, un caur viņu personībām tālāk mēģināja stāstīt stāstus citiem. Un kaut kā šī misijas sajūta varbūt ir pārdzimusi tieši no vectētiņa, lai tālāk nodotu stāstus par personībām. Jā, ja man būtu jāsaka par pagātnes personībām un pašreizējo vai vēstures personībām, tad man laikam visvairāk sajūsmina tas, ka kaut kas pēkšņi arī nemaz tik labi nepazīstamiem cilvēkiem savstarpējās sarunās uzplaiksnās. Mēs atrodam dažkārt pilnīgi pat nejauši kaut kādas kopīgas lietas, ar kurām ir asociācijas, kas tev aizved atpakaļ pagātnē. Un, ja man jāsāk ar bērnību, tad tāda interesanta lieta 70. un 80. gados, un tas bija pietiekami sen, mēs pavadījām vasaras, parasti kāds 10 dienas Piebalgā, tās bija lauku mājas, kurās dzīvoja 3 ļoti veci cilvēki. Un es tā tagad domāju, ka viņi bija dzimuši tātad 1890. gados vai 1900. gados, un visa tā māja elpoja tādā ļoti senatnīgā garā. Un bija arī bērniņas, kuriem mētājās kaudz ar grāmatām, un starp tām arī mājas viesis un Pēterburgas avīzes, kuras es toreiz, zināju vārdu pēc, bet neko vairāk, bet mans tēvs nemitīgi lūdza vai pat brīžam izdarīja spiedienu uz šiem 3 veciem ļaudīm, lai ļauj viņam paņemt tās Pēterburgas avīzes mājas viesi un aizvest uz māju, ko tomēr viņi palika pie tā, ka to nevar, un beigās arī žurkas to apēd. Bet tā māja elpoja un viss tur arī darbojās, tā kā tas būtu bijis pirms 2. pasaules kara ar visiem aizbīdņiem durvīs, kas ir tās bleķi paceļamās uz augšu, tādu klikšķīti, tādas bultiņas, un kad viņi gāja prom, bija blakus durvīm nagla, uz kuras plakārta atslēga, lai garām gāja, zina, ka neviena nav mājās, un augstie sliekšņi, kad tu nāc iekšā uzreiz ir pavarts, bet tas bija ļoti sen, bet tas viss, jā, mēs arī grābām sienu un sienu kaudzes tur ravējām, vārdu sakot, man liekas, toreiz aptuveni sapratu, ka eksistē arī kāda paralēla pasaule tikai tur. Un tagad gadiem ejot cauri, rekā vai arī šodien, ir jau tik daudz laika pagājis. Man, kad es domāju par pagātni, lasot Jaunstravīņu brigadieru, tās pirmās asociācijas ir ar to māju, un es skaidri vai iztēloties, kā tas bija un kā tas notika, kādās sarunās pazibēja arī izsūtīšana. Tā kā ļoti daudz tā pagātne man saistās tieši ar to māju, un tas ir brīnišķīgi, ka viņi atkal uzplaiksnās. Man ar nožēlu jāatzīmē, ka es nezinu, vai ģeisti Brītsezera krastā vēl joprojām ir ģeisti, vai varbūt tās mājas ir sablukušas, man droši vien būtu jāizbrauc un jāmēģina sameklēt. Bet ejot laikā uz priekšu, tādas brīnišķīgas uzplaiksnīšanās, otrs moments man nāk prātā, viena no nodarbībām, kur mēs runājām par Viktoru Eglīšu stāstu Zilā cietumā, kur ir ļoti daudz dažādu atsauču uz pasaules kultūru, tas ir viņa jaunības stāsts, un studentiem ļoti daudz no tiem vārdiem vairs neko neizsaka. Un tur ir minēts arī Beklina Miroņa sala, un es demonstrēju uz ekrānu un arī rādīju un pievēršu viņiem uzmanību, cik liela vieta šim darbam ir latviešu kultūrā, ka ir ļoti daudz arī dzejoļu. Un pēkšņi viena meitene, tie man liekas pat bija neklātnieki, kaut kur no aizmugurējā beņķa, kur bija sēdējusi un klausīsies, iekliedzās ar sajūsmu, ak, tad tas ir tas manai vecmāmiņai pie sienas.
Un rekā caur šo arī viņai kaut kas atdzīvojās no pagātnes, droši vien palika ar to arī prātā. Es ceru, ne tikai tā glezna, ka viņi tagad identificē, bet arī varbūt Viktors Iglīts un tas laikmets, protams, par Blaumanu Aspazīju un tā. Bet šim riņķim es varu piešķirt apļa kompozīciju, jo es tieši gribēju beigt ar Ingas Ābeles Klūku mūku, kur es lasīju, un tur ir epizode no Stendera augstgudrības grāmatas, kur tātad augstgudrības grāmatā Stenders rosina būvēt zibens novedējus uzlikt uz mājas jumta, tātad 18. gadsimta beigas, un patiešām arī tad tas rosina grāmatas varoni pašam to darīt un par to stāstīt arī citiem, un nepazīstot Ingu Ābeli toreiz. Tā mazā epizoda arī man sajūsmināja, un man vienmēr ir licies tik brīnišķīgi, ka gudrības grāmatu var lietot arī kā praktisku padomu krājumu, jo varbūt, ja mēs nepietiekam uzmanīgi lasam, mēs pat nepamanām, cik tur daudz ir ieteikumu eksperimentēt, pašiem izmēģināt un ieraudzīt, kā dabā dažādi procesi savstarpēji saistās. Tā kā priekš manas pagātne varbūt tādu uzplaiksnīgu prieku rada. Paldies! Tad es klausoties domāju, mēs visi pārstāvam tiešām kaut kā bijušu laiku, kurā ir saikne 19. gadsimtu, kurā ir nākuši atskaņas caur vidi, caur grāmatām, caur periodiku, caur dažādu veidu pasākumiem, caur lietām, kas ir uzkrātas. Un, manuprāt, mēs varam padomāt, vai no mūsu pieredzes, ko nozīmē tagad pagātnes personības, vēstures personības, tad mēs varam dažādi, es pēkšņi pasaka, es domāju otrādi, kas ir pabeigtais, kas nepabeigtais. Kā mūsdienas ietekmē tagad personību uztveri, vai tagad kāds šīs personības, kuras mēs redzam, zinām, vai mēs ar viņām strādājam, kā mūsdienu pasaule, kurā vairs nav avīze nav dominējošā, Facebooks vairs nav pat dominējošais, nav vairs, es nezinu, literatūra, kā ir mainīsies. TikToks ir. Jā, tad TikToks, tad informācija kā parādās ļoti dažādos laukos, kā mūsdienas ir transformējuši attiecības ar šo pagātnes personību. Un pēc tam mēs varam padomāt, vai mēs varam kaut ko darīt tajās nozarēs un ko, kā, vai ir kādi veiksmīgie piemēri. Tad mūsdienas un tas, ko mēs zinām. Tas ir tik milzīgs temats, tas ir atbildība pret laiku. Jā, atcerējos, ka Francim pēc nedēļas ir 160 gadi Francim Trasunam. Tas notiek, viņi vairs laiku neskaita, mēs skaitam laiku, un mēs nesam viņus līdzi, jo tas mums ir svarīgi. Bet es domāju, ka mēs dzīvojam tik brīnišķīgā laikā, ka agrāk es ļoti atceros labi no mūsu lekcijas, ka jūs stāstījāt par to mazo dīvainīti, kurš lauku grābjošajā, strādājošā, arošā, slaucošā saimē, mēs kāpēc sēdēja kaktiņā zem loga un lasīja grāmatu. Un cik viņš bija dīvainis. Un arī pirmie rakstnieki, tas bija kaut kas ļoti īpašs. Mēs dzīvojam laikā, ka katrs raksta, katrs filmē, katrs stāsta savu stāstu, pie tam klātliek savu mūziku, un viņam ir 11 gadu, piemēram, viņš publicē, un viņam ir sava auditorija, un viņš dalās ar pasauli. Es nezinu, kā to pateikt, cik tas ir brīnišķīgi. Mēs visi esam rakstnieki šajā laikmetā. Tiešā vārda nozīmē. Jā, jautājums patiešām tāds ārkārtīgi plašs un dažādas domas izraisošs, un nav jau tā, ka par to nebūtu domāts līdz šai sarunai. Laiks ir ļoti mainījies, un es varu iedomāties, cik tas smieklīgi izklausās, jo es tomēr esmu jauns cilvēks,
bet tagad jau otro rudeni arī es varu iejusties pasniedzēju ādā, un es redzu, ka ir liela atšķirība starp to, kā teksts tika lasīts un uztvērts vēl, teiksim, pirms tiem pašiem 15, 20 gadiem, un kā ir tagad. Un Inga ļoti labi iezīmēja to pozitīvo tajā, bet bez šaubām ir arī ārkārtīgi daudz nevēlamā un negatīvā. Protams, ka nevajadzētu vispārināt un attiecināt to uz katru nākamo paudzi vai kā tam līdzīgi. Vispār jau tie paudžu jēdzieni reizēm ir ļoti maldinoši un neprecīzi. Bet skaidrs ir tas, ka mūsdienu tehnoloģijas un iespējas cilvēkam atņem laiku un atņem vēlmi varbūt tā pamatīgāk iedziļināties. Arī šodien es uz šejienu traucos ar vilcienu, un es atceros, ka vienmēr agrāk, ko es darīju pārbraucienos uz mājām, man mugursomā līdz bija grāmata. Tagad man vairs grāmatas nav, bet tas ir tāpēc, ka vilciens ir droši vien vienīgais brīdis, kad es varu no grāmatām atpūsties. Tā kā tas ir citādāk. Bet jā, ir tagad tas viss mūsdienu dzīves straujais ritējums pieradina cilvēku, un starp citu gan kā jaunu, tā arī netik jaunu, Mārtiņ, es netīšām uz tevi paskatījos, tu man blakus sēdi vienkārši. Pieradina cilvēku neatkarīgi no paudzes, ka visu var ātri patērēt, un ja man pirmajā acu mirklī neinteresē tas, tad es uzreiz dodos tālāk. Un man šķiet, tas rada tomēr to atsvešināšanos no literatūras, un jo īpaši no klasiskās literatūras. Un tur, protams, iezīmējas kaut kādas bīstamas tendences, cik lielā mērā tas vispār vairs būs aktuāli, jau cik lielā mērā tas vēl šobrīd ir aktuāli un arī tuvākajā nākotnē. Bet es uz šo jautājumu piedāvāšu paskatīties arī no citas puses. Un es pasniedzu tagad Latvijas Universitātē kursu par 19. un 20. gadsimta mīs literatūru. Arī laiks, kas te jau vairāk kārt iezīmēs šajā draudzīgajā kompānijā. Ir fascinējoši daudz līdzību starp to laiku un starp mūsdienām. Gan. Un es paskaidrošu, kāpēc. 19. gadsimta otrajā pusē, kā visiem klātesošajiem tas ir labi zināms, notiek ārkārtīgi krasas pārvērtības. Saistībā gan ar visām revolūcijām, kā politiskajām, tā industriālajām, saistībā ar to, arī ar tehnoloģisko attīstību, ar to, kādas pārmaiņas ienāk cilvēka dzīvē un sadzīvē. Un to ļoti labi ir pratuši piefiksēt gan pasaules literatūras klasiķi, gan arī mūsu latviešu rakstnieki. Un tāpēc tik daudziem, jo īpaši arī romantismu pārstāvjiem, ienāk šis pesimisms par cikla beigu, Finda ciklu, šo te motīvu, vai ne, ka notiek kaut kādas krasas pārmaiņas kulturāli un tā tālāk, un ka cilvēkam saduroties ar šīm pārmaiņām, tās nav aptveramas, bet zūd tas garīgais moments. Tur klasiski, vēsturiski, kā tiek interpretēts, ja kā, teiksim, tiek zaudētas garīgās vērtības, saduroties ar šo te nežēlīgo kapitalistisko pasauli, kas ir ienākusi. Tagad, man liekas, ir arī kaut kāds tāds īpatnējs pavērsienu punkts šos 100-120 gadus vēlāk, jo arī mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem un reizēm varbūt nāk līdz tās bažas, ka var tikt pazaudēts tas garīgais.
Bet, protams, ka tā tam nav jābūt, un es arī tomēr cenšos uz to skatīties pozitīvi, jo to tomēr apliecina studenti, kur ir baigi gudri un foršie. Un te tikko tika pieminēts, ka Facebooks jau vairs nav aktuāli, ka tagad ir TikToks, un, piemēram, šonedēļ vienā seminārā runājot par Poruka Pēļu zvejnieku, bija no studentas puses tieši atsauc uz kaut ko, ko viņi redzējusi TikTokā. Un tas viņai radīs pārdomas salīdzinājumam ar Poruka rakstītajiem vārdiem. Tā kā tas nav viennozīmīgi. Paldies, es saprotu, ka es esmu īstajā vietā apsēties, jo man ir atliek tikai uzņemt lielisku piespēli un ievirzi un mēģināt turpināt tajā pašā garā un tādā pašā augstumā lidot un nekrist uz leju. Patiešām paldies. Tik daudz visādu uzreiz ir atkal asociācija ieceru un lietu, ko gribētos pateikt. Es gribēju sākt, protams, no pesimistiskā gala un sākt ar to, ka laiks visu izdzēš. Domājot par to jautājumu, ko Raimonds uzdeva, bet tad Arnis man nomierināja arī par studentiem. Es atcerējos, ka līdzīgi ir ar vēsturnieki drusku sliktāk zina to periodu, par kuru mēs ar viņiem runājam, jo, ja tevi interesē latviešu literatūra, tad tu zini arī to laikmetu. Ja, kāds laikmets ir Poruka dzīves laikā, kādā laikmetā radās akurāt ar degošās sāla, kāpēc Skalbe rakstīja bāles lapas. Un tāpēc es vienmēr esmu drusku apskauts tos cilvēkus, kuri sāk nevis ar vēsturi, bet ar literatūru, jo man šķiet, ka tas iedod daudz plašāku izpratni. Jo citādi ir, domājot gan par studentiem, gan arī ne tikai par studentiem, arī par sevi, jo caur literatūru tu kaut kā uzreiz piekļūst tuvāk laikmetam, droši vien ar mākslas vēsturi arī līdzīgi. Tāpēc, ka mēs domājam tēlos, un tā arī tāda ir mūsdienu īpatnība, ka mēs arvien vairāk vizualizējam visu, par ko mēs domājam. Un tāpēc, vēsturnieki ir kaut kur tā pa vidu, viņiem jāmēģina, jāsaka, aiziet uz mākslas muzeju, aiziet dažus kvartālus tālāk uz Andreja Upīša muzeju, vēl uz kādu muzeju, un paskatīties patiešām tos kontekstus, lai saprastu, kas ir tas stāsts par šodien jau pieminēto otro atmodu vai par jaunatviešiem vai par kādu citu periodu. Tāpēc tas ir tik svarīgi, bet tomēr atgriežoties pie tā, ka laiks būtībā nodzēš visu vai nodzēš ļoti daudz no tā, kas mums ir svarīgs. Es domāju, ka tas pretsvars, otrs tas svaru kauss, lai tā sistēma paliktu līdzsvarā, lai nebūtu tā, ka laiks patiešām nodzēsīs pilnīgi visu. Tas otrs kauss ir saistīts tieši ar tām personībām, par ko mēs šodien domājam un runājam, kāpēc mums ir nepieciešams tās pagātnes personības vai vēstures personības vai svarīgās, lielās, nozīmīgās personības, jo vienmēr jau var atnākt kāds cilvēks un teikt, ka mēs paši sev esam izdomājuši tās personības, kuras mums ir svarīgas, mēs viņām piedēvējam kaut kādas īpašības, nopelnus, nozīmi, vērtību. Tas ir tāds, kā mēs saprotam, tāds radikāls, dekonstruktīvs paņēmiens, kā arī uz to var skatīties. Bet pat ja mēs šīs pagātnes personības, sev svarīgās pagātnes personības, kaut kādā mērā konstruējam vai pat izdomājam, kā daži varbūt teikt, tad no šī apstākļa dēļ vien tās personības nekļūst mazāk reāls. Jo tā ir arī tā īpašība, kas laikam tomēr notur šo pasauli līdzsvarā, atkārtojos, to, ko jau teicu, ka tieši mūsu spēja, cilvēku spēja tātad šo pagātnes realitāti radīt, piedzīvot to, ko mēs nekad paši neesam savām acīm redzējuši. Tas man arī vienmēr ir licies tā drusku dīvaini vai pat absurdi, kāpēc mēs interesējamies par pagātni, ja tā ir ārpus mūsu tiešās pieredzes. Mūs interesē, mūs saista, mūs pievēl kaut kas tāds, ko mēs neesam redzējuši savām acīm vai piedzīvojuši uz savas ādas. Ja jau cilvēkam ir šī tieksme interesēties par to, kas ir bijis pirms mums, un šķiet, ka tā tieksme, protams, neiet mazumā, mainās varbūt izpausmes veidi un tas, kā mēs par to runājam, domājam, tas, kā mēs šo pagātni iztēlojamies,
caur TikToku, vai caur Facebooku, vai caur vizualizācijām, vai caur kaut ko citu, bet pati prasība, nepieciešamība pēc tās pagātnes cilvēkam ir, lai vai kādi būtu iemesli šim notikumam vai šim procesam, tad tikmēr mums ir iespēja tātad patiešām nepazaudēt saprātu vai nepazaudēt līdzsvaru tajā tagadnē, kas, kā mēs visi zinām, bieži vien ir grūti izturam. Un tad pagātne mums ir nepieciešama līdzsvaram, nevis kā vieta, uz kurien aizbēgt, nevis kā vieta, kur paslēpties, arī tāda, protams, ir iespējas un varianti, kā mēdz teikt, bet kopumā skatoties, ja mēs nerunājam par tādu izmisīgu bēgšanu kaut kur uz pagātni, kādā iztēlotā zelta laikmetā vai kaut kur citur, bet tad, kad mēs saprotam, ka aiz tā iztēlotā zelta laikmeta ir tā pagātne, kāda tā tiešām varēja būt, tad tā kļūst vēl svarīgāka un vēl nozīmīgāka. Tieši tāpēc, ka tā ir nevis mūsu glābj kaut kādā eksistenciālā situācijā, ka mums šeit viss ir slikti un neko vairs negribas, un tad labāk ir aiziet kaut kur citur, pārcelties uz citu laika dimensiju, kaut vai iztēlē. Bet tāpēc, ka šī sistēma tieši tā arī darbojas, mēs noturam to pasauli līdzsvarā. Tagadnē ir nepieciešama pagātne, citādi šīs tagadnes arī iespējams pat nebūtu, vai nebūtu tādā formā, kādā mēs to varam piedzīvot. Bet tas jau ir seminārs filozofijā, nevis saruna par pagātnes personībām. Labāk dosim vārdu citiem. Es savas tiešajos darba pienākumos visbiežāk saskaros ar tieši šo personību kaut kādā ziņā jaunradīšanu caur izstādēm, un tas viens no maniem pēdējiem gadījumiem bija tieši saistīts ar Linārdu Taunu, un patiesībā es pat nenojautu, cik izaicinoši tas būs, jo laimējies ar Raiņu muzeju, jums ir ļoti daudz piemiņas lietu, jums ir ļoti daudz apģērba, priekšmetu, bet Linārda Tauna gadījumā tas, kas ir atceļojis no Ņujorkas, faktiski ir tikai papīra lapiņas, un lielākā daļa no viņām šobrīd ir tādā stāvoklī, ko man pat neļauj izstādīt, jo viņi ir tik trausli, ka viņi tūlīt sabirs gabalos. Bet šis stāsts likās pietiekami svarīgs un pietiekami izaicinošs, ka gribējās to izstāstīt. Un to vienu piemiņas lietu, kas tiešām bija, to mēs arī izstādījām, kas bija flīzīte no Ellas ķēdes nama, kas ir tāds vienīgais 3D objekts, un tad savukārt tā vispārējā izstāde kopā ar mākslinieci Annu Henriksonu bija jārada no sajūtām, no pieredzes, un tas nebija vienkāršs ceļš, bet patiesībā Linārda Tauna dzeja bija tā, kas bija mūsu pavadonis. Mēs mēģinājām šos tēlus padarīt par vizuāliem tēliem, kas var iedarboties uz apmeklētāju, un bija daudz arī patīkam nejaušību. Man jāsaka, ka man ir paveicies ar personībām, ar kurām esmu strādājusi, jo viņi daudz ko man paši piespēlē. Jo izrādījās, ka mūsu muzeja krājumā ir brīnišķīgs audio ieraksts, neformāla saruna starp Linārdu Taunu un Annu Annusu un Augustu Annusu meitu. Un tur ir pilnīgi tā skaņa pie galda, kad viņi ielēja dzērienu, kad viņi runā, kad šķiņ trauki, un es saprotu, ka es esmu iekšā Ellas ķēdes sajūtā, un tieši to es arī gribēju nodot apmeklētājiem, līdzās arī tai plīvošanai, kas bija tajos Tauna dzejoļos, un tā nenoteiktība, un tā arī Ņujorkas neaizsniedzamība tiem, kas šeit mēs Latvijā esam, arī tur neesmu bijusi. Līdz ar to tas ir varbūt vēl tāds papildus izaicinājums. Jā, tā izstāde ļoti mistiski izveidojās kā tāda dzejas tēlu trīsdimensionāla parādīšana, bet līdzās arī, protams, tās retās liecības, kas ir no Linārda Tauna materiāliem. Bet otrais stāsts ir, ka tā izstāde ir palaista tautās un nāk apmeklētāji, mēs ar viņiem komunicējam, un man ir jāvada ekskursijas, un ļoti paveicās, ka tajā gadā bija tieši Latviešu valodas olimpiādē tēma par Linārdu Taunu, un līdz ar to skolēni nāca kaut cik sagatavoti. Tad tā bija ļoti patīkama auditorija, bet es konstatēju to, ka ir šī vidējā paudze, kas ir uzaugusi varbūt padomu periodā, un viņi par Linārdu Taunu neko nezina. Un tie nav arī neizglītoti cilvēki vai cilvēki no ielas,
Tie varēja būt arī kolēģi no Mākslas muzeja vai no Vēstures muzeja, kuriem nebija šī saskara ar Linētu Taunu bijusi. Un līdz ar to tas stāsts ir gandrīz pilnīgi no nulles jāveido bieži vien. Un tas man bija tas, kas man pārsteidza, ka ir šie arī plankumi mūsu personību stāstu tālāk nodošanā. Un es ceru, ka tagad Linēts Tauns un Ellis Ķēķis kaut kādā ziņā caur arī skolu programmu un studijām atnāks pie mums no Ņujorkas, nolaidīsies šeit mūžīgais mākonis. Bet pagaidām es to robu konstatēju un es ceru, ka izstāde, kas arī šobrīd ir apskatāma Roberta Mulka muzejā Galēnos, ka tā arī varēs aizpildīt kādus robus. Tā kā tā. Runājot par jauniem cilvēkiem un pagātnes personībām, tad pēc maniem novērojumiem un arī tas saskan ar to, ko mēs tikko dzirdējām, jauniem cilvēkiem ļoti patīk izveidot personīgas attiecības ar pagātnes personībām, neskatoties uz to, cik sen viņi ir dzīvojuši un ko viņi ir rakstījuši. Jo, piemēram, nodarbībās lieliski mēs varam lasīt Manceļa sprediķus, fragmentus un Manceļa dialogus. Un tas ļoti labi darbojas. Un tur ir izbrīnis, kāpēc ir tā un tā, bet tā ir Manceļa valoda, kas skan. Un tas ir 17. gadsimts, un to var ļoti labi saprast. Bet ir problēma dabūt iekšā konkrēto cilvēku viņa darbību laika upē. Un tur man vēl īsti nav atbildes, kā ar to tikt galā, jo agrāk jauni cilvēki pārsvarā par tik seniem laikiem lasīja literatūras vēsturi, bet nelasīja tekstus. Un šobrīd ir tā, ka lasa tekstus, bet literatūras vēsturi vairs nelasa, un tikko es sāku prasīt kādus faktoloģiskus jautājumus, tā diemžēl izmanto ChatGPT vai kādus citus avotus, no kuriem iekopē atbildes, un kas mani arvien vairāk pārsteidz, ka viņi pat nelasa, ko viņi iekopē, jo dažkārt visus jautājumus atbildēju, atradu, bet uz šo jautājumu tik tiešām nevarēju atbildi atrast. Saka, 200 kops augstāk jūs esat atbildējuši to jautājumu. Nu, jā, tā kā tā ir tā problēma. Likt jauniem ļaudīm saprast, cik rāma, bet tai pašā laikā svarīga vēstures upe, kultūras vēstures upe ir mums aiz muguras, un līdz ar to arī varbūt piedabūt apzīmējumu Krievu gads, Manceļa sprediķos, tam nav saistības ar 20. gadsimta notikumiem, un tam līdzīgas lietas, kas šobrīd, diemžēl, ir ļoti peldošas viņu priekšstatos par Latvijas vēsturi, mazliet biedējoši turklāt. Mums ir no biedējošā līdz pat ļoti pozitīvām attieksmēm pret mūsdienu iespējami pārmantot kaut ko. Šeit ir ļoti interesanti, mēs kādreiz domājam par to, kas ļauj kādam darbam vai personai pastāvēt ilgā laikā. Viena atbilde bija tas, ka viņi spēja konvertēt kādā citā veidā. Tad arī mākslas darbs spēja konvertēties kaut kādā citā, un tad cēlā, necēlā veidā. Tas ir, es domāju, sākot no tā, kādu mākslas darbu izmanto kāds cits mākslinieks, viņu apstrādāja literāri darbu uzliekot skatos, izveidot filmā, līdz par tam, ka Blaumanis var nonākt līdz salskāpmai, brīgdē līdz salskāpmaizei, Blaumanis līdz rupmaizei, vai arī tas Rāņa Pelkuskības, kas ir uz žurnālā, kā viņi sauc, leģendas māk, vai ir kaut kāds robežs, kā mēs varam šīs te personas izmantot, pārstrādāt, iekļaut kaut kur. Ko domā? Cik daudz un kā mēs varam vēstures vai pagātnes personas atļauties izmantot literatūrā? Jā. Šis ir tas jautājums, kas laikam ir vissvarīgākais, un to nekad nevar tā, jo recepšu nav. Vienmēr ir tas ceļš, kas ir ejams, un tā personība, lai tu pie viņas piekļūtu, pašam ir jāpakāpjas. Un pats jau tu pārveidojies, lai piekļūtu viņam. Un
dažkārt ir tā, ka ceļš vienkārši paveras, un kad tev ir sajūta, ka viņi grib, lai izstāsta šo stāstu. Tāpat man bija Dunā, kad man bija ļoti grūti iekšā iet pie leģionāriem 19. divīzijas, jo tajos vakaros, kad es zināju, ka man ir jāiet iekšā, es darīju visu, lai tur nebūtu jātuvojas, jo tur tajā brīdī, kad tu raksti, tev ir tā kā, es nezinu, kā to aprakstīt, vienkārši ļoti skaisti pateica dzejniece Daina Sirmā, ka viņa jūt, ka viņa ir tā ikdienas dzīve, un blakus visu laiku tek dzejas upe. Un tad tu ar to, kad tu sasniedz kaut kādu to, tad tu vari iekāpt, un tad nāk dzeja. Un arī, lai es iekļūtu tajā telpā, kur ir visi, par ko es rakstu, man nākas fiziski iet to robežu. Un tas, ja tas stāsts ir sāpīgs, ja tas ir ļoti skumjš, tad aizvien grūtāk ir tā kā tur iekļūt, jo cilvēks jau gribas jau sevi pasargāt. Ir tā. Un man ir tā, ka es esmu tāds vairāk tā kā, es vispār netuvojos tam, tā kā dzīvnieks neiet klāt pie ugunskura. Es vienkārši neatbildu sev, kāpēc es vienkārši neeju klāt, jo man tomēr ir tā bērnība, tie visi padomu gadi, kad man lika rakstīt tur vēstuli padomu karavīrām vai arī uzņēma pionieros. Man tā grupu domāšana īsti nedarbojas, jo varbūt tur ir kaut kāda trauma. Tāpēc es vienmēr ļoti uzmanīgi pārvietojos. Un jā, un tā sajūta atkal, kad paver un kad aicina, saka, nāc, kur ir, tā ir brīnišķīgi. Jā. Es nezinu arī, vai šeit lietot vārdu morāla, jo morāla nozīmē kaut kādā ziņā vērtēt, atzīt par labu vai par sliktu, bet tur nav ne laba, ne slikta, tur vienkārši ir, nezinu, tur satriecoša pasaule, tāda, kas tiešām daudz ko pasaka. Un arī par iepriekšējo jautājumu mazliet, ka ir tā ēnu valstība, jo es vienmēr skatos, piemēram, fotogrāfijas vai filmas, un gribas tā kā doties līdz un iedzīvoties, un tad es tā vienmēr kaut kā atkrītu atpakaļ, ka es redzu plakni, uz kuras ir ēnas. Un ir atkal teātris, kuras aizeju, un šovakar 7 arī tas būs, ka sanāk aktieri, sanāk publika, gluži kā mēs šeit, jo mēs tā kā runājam, bet vajadzētu runāt jau visiem, vai ne? Un es ceru, ka jūs uzdosiet jautājumus arī, jo tāpēc, kad ir jāizsakās, cilvēkam ir jāizsakās. Tāpēc viņš ir cilvēks, ka viņam ir jāizsakās. Bet teātrī tik ļoti var just šo enerģiju plūsmēm no aktieriem uz zāli, atkal atpakaļ. Un vienkārši, kad cilvēki ir iekšā, un kad aktieri ir iekšā, tas vienkārši notiek. Un to nevar aizstāt neviens bildīta, nekāda telefona, vispār nekas. Un kas to ir sajūtis, tā ir arī tā dzīves, tā esence. Jo katrs jau dzīvo tā, lai viņš iespējami veiksmīgāk savu dzīvi nodzīvot. Un tur ņem mazliet no daļā, no arī gudrības un no darīšanas, vienkārši, lai tu tiktu uz priekšu. Un tā pagātne, kas ir šobrīd tik milzīga, cilvēks paņem tik daudz, lai viņš iespējami veiksmīgi tikt uz priekšu savā ceļā. Jo tas unikālais ir it kā tik daudz, kas ir bijis, un pēkšņi tu saproti, ka tā ir tava dzīve, kas tev ir jādzīvo. Un tur tāds spēks un enerģija. Vienkārši tu ieraugi to, kas tev dod to enerģiju. Un manā gadījumā man tas ir stāsts. Tagad es to zinu, jo cik gadi pagājuši, bet tagad es to sapratu. Jo agrāk man bija brālis, un brālis vienmēr teica, tāds kā tev vajadzētu maisā ielikt un iemest Daugavā. Ko tu tur vari visu laiku
kurties par to savu iztēli. Kur tu taču nedzīvo dzīvi, kam tu viņu atdod? Un mēs esam tik dažādi. Viņam atkal vajadzēja citu, man vajag šo, bet es jau sajūtu, kas man dod, kas mani nes, kas man pūš tajā burā. Un tad, kad es to sajūtu, tad jau vienkārši aiziet uz priekšu jūriņu. Tāda tā sajūti. Paldies. Jautājums par tām robežām man šķiet ļoti interesants, un es par to arī daudz esmu vienmēr domājis, un līdz tādai vienai atbildēji neesmu nonācis, bet tomēr es mēģināšu to savu skatījumu iezīmēt. Pieejas ir ļoti dažādas, un te arī atklājas pilnīgi divas dažādas pasaules. Viena ir tā, ko tikko Inga brīnišķīgi pastāstīja, kā var, teiksim, ar reāli vēsturisku personību strādāt kā daļu no oriģināla literatūras teksta, kurš top tanī mirklī, un kā ar vēsturisku personību strādā pētnieks. Nu, protams, rakstnieks arī ir spiests iejusties pētnieku ādām. Un vai vispār tur ir robežas, un ja viņas ir, tad kurā līmenī, kurā vietā. Un tās ir divas dažādas pasaules, bet svarīgi ir pateikt, ka viņas neizslēdz vienu otru, viņas varbūt drīzāk vienu otru papildina. Tagad ar Smaidu atceros, man bija tikšanās pirms jau 3 gadiem ar Andru Akmentiņu muzejā. Un viņš pirms sarīkojuma sākuma sev netipiski tādā kautrīgā veidā pienāk man klāt un prasa: Arni, man tur romānā arī epizode ar Andreju Jupīti. Saki man, vai tā drīkstēja darīt? Protams, viņš to humoristiski jautāja, bet tātad romānā meklējot ezeriņu, parādās arī vairākas citas tā laika personības, Jāņa Ezeriņa laika biedri. Un es toreiz Akmentiņu mierināju, es saku, bet tā ir tik komiska un tik brīnišķīga epizode šajā romānā, un viņa parāda šo vēsturisko personību tādā situācijā, kādā mēs viņu nekad iepriekš neesam redzējuši, jo literatūrā tas gadījums nav aprakstīts. Līdz ar to tas ir jautājums par to, ka robežas tomēr ik pa laikam ir jāpārkāpj, jo tas rada iespēju nokļūt pie jaunām interpretācijām, un interpretācijas var būt ārkārtīgi daudz. Un jo vairāk to ir, jo vairāk tas bagātina mūsu, tā teikt, kopīgo skatījumu uz kaut kādu jautājumu loku. Manā personīgajā pieredzē un līdzšinējā darbībā es īsti neesmu spējis nodefinēt to robežu, kur doties tālāk, kur nē, bet man šķiet, ka tur varētu būt problemātiski vienmēr tās situācijas, kad rakstnieks vai pētnieks mēģina aprakstīt kaut ko ļoti personisku. Parasti tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar ģimeni, kā tādu iekšēju kopumu. Tikpat labi tas var būt, kas ir saistīts ar kaut kādām ļoti specifiskām veselības problēmām un tā tālāk. Un tāpēc parasti tā ir teritorija, kuru es varbūt mazliet aplūkoju, bet tur es neeju iekšā, jo kā pētnieks es uzskatu, ka man ir jāraksta par rakstnieku kā rakstnieku, un tāpēc es pētu pamatā viņa darbus. Un tad to var apaudzēt ar to pārējo kontekstu, bet kaut kur tomēr arī es kautrējos doties tālāk. Iespējams, ar laiku tas mainīsies, vai uz labu, vai uz sliktu, tad jau redzēs. Jā, tas ir ļoti interesanti, domājot par to, kā tad mēs attēlojam gan literatūrā, gan citos tekstos tās pagātnes personības. Es domāju, ka to var kaut kādā veidā salīdzināt ar reliģisku pārdzīvojumu, un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc.
Tāpēc, ka tas, ko Inga Ābele arī tikko teica šajā aplī, par to, kādas sajūtas pārņem cilvēku, tad, kad viņš sastopas ar to personību, kur ir pievilkusi viņu uzmanību, piesaistījusi. Redz, tā tikšanās ar to pagātni kā realitāti ir ļoti briesmīga lieta, briesmīga un skaista vienlaicīgi. Un cilvēkam jau, protams, patiktu, un arī man, un droši vien, ka daudziem citiem patiktu, ja mēs piedzīvotu tikai to skaisto, to estētisko, to augšu ceļošo sajūtu, ka tu saproti, ka tas patiešām reāli ir noticis. Ja? Gan to, ka tas attiecas uz tevi, kā uz pētnieku, bet ir ikvienam, kurš ir mēģinājis kaut ko ar pagātni darīt, ir pazīstama tā sajūta, ka tā realitāte ir burtiski pirkstu galos. Ja? Tas saproti, ka tas ir īsts, ja? Ka tas nav kaut kas, ko tu esi izlasījis citu pētnieku darbos un ko tu esi iemācījies, bet ka tas notiek ar tādu impulsu. Ja? Tāpēc to kaut kādā ziņā var salīdzināt ar reliģisku pārdzīvojumu, bet reliģiskam pārdzīvojumam ir otra puse tumšā vai atkal jau mistiskā vai kāda cita, kad tu saproti, jā, ka tas ir reāli, bet tas tāpēc ir arī bīstami kaut kādā mērā. Droši vien līdzīgi tas, ko Arnis teica, ja? Par to, ka ir kaut kādas zonas vai ir kaut kādas teritorijas, kurās labāk neiet iekšā. Ja, tāpēc, ka tā ir realitāte, ja, tā nav Tolkiena viduszeme, par ko mēs runājam, ja, bet mēs runājam par konkrētiem reāliem dzīviem cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši, kuri ir atstājuši savus pēdas fizikāls, mentāls, psiholoģisks visādas, ja, visā tajā vidē, kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc man šķiet, ka tas principā divas lietas. Pirmkārt, ka tā ir autora, pētnieka, literāta vai kāda cita, kurš raksta par šīm pagātnes personībām, ka tā ir pirmkārt intuīcijas lieta, ka šis ir tas gadījums, kur tiešām ir jāpaļaujas uz savu intuīciju, uz to, ko tā tev saka darīt vai gluži otrādi nedarīt, jo ir neskaitām piemēri gan latviešu, gan arī pasaules literatūrā, kas notiek tad, un to tu vari redzēt, lasot šo tekstu, parasti prozas formātā, ja tad drīkst teikt, ja tad prozas tekstu, vai tas būtu vēsturiskais romāns vai kāds mazāk apjoma vēsturiskais darbs, tu lasot redzi, ka lūk šeit varēja apstāties un vajadzēja apstāties, bet autors ir aizgājis 1-2 soļus tālāk. Un viss saprūka momentā. Ja? Tas teksts varbūt ļoti labi uzrakstīts, perfekti no poētikas viedokļa labi nostrādāts, bet tas ir beidzies, ja? Tas ir mirs vai tas ir izgriezts otrādi, kā apģērbs uz otru pusi. Tajā brīdī, kad tā robeža ir pārkāpta. Ja? Katram tur autoram, protams, bija savu iemeslu, kāpēc viņš vai viņi to darīja. Gribēja nopelnīt, gribēja kļūt slavens, gribēja sensāciju, gribēja vēl kaut ko, bet teksts tajā ziņā atriebas, ja, droši vien, ka arī no aktuālā teātra repertuāra tie, kas ir redzējuši Meistaru un Margaritu Dēles teātrī, es domāju, ka tur arī ļoti labi var redzēt ne tikai to, ka manuskripti nedeg, bet to, ka teksts atriebas. Ja tu darīsi kaut ko, kas ir aiz tās robežas, par kurām mēs runājam, tad tas atspēlēsies. Tad viens ir paļauties uz to intuīciju un ticēt un saprast, kurā brīdī vajag apstāties. Otra lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, kad mēs rakstām par vēsturiskām personām, ir nepadarīt šo vēsturisko personu par čaulu. Par tādu šokolādes olu, kuru no ārpuses izskatās pēc kaut kā pazīstama, ar kuru varbūt pat var identificēties, kas izskatās skaista, pievilcīga, garšīga, izmanto šo gastronomisko salīdzinājumu ar šokolādes olu, bet iekšā mēs ieliksim kaut ko savu. Un tur sākas problēmas. Ja? Tad, kad es rakstīšu kādu cilvēku, mēģināšu rakstīt kādu cilvēku biogrāfiju, tad gala rezultātā man iznāks Kārlis Ulmans ar manu saturu, bet ar ārējo tēlu, kas izskatās pēc Kārļa Ulmana. Tad es viņu palaidīšu pasaulē un tas notiks tālāk. Ja? Tāpēc ir būtiski tātad saprast, ka tev providence saka priekšā, ka tālāk nevajag, tas uz tevi vairs neatiecas, to neaiztiec. Un otra lieta ir tātad nemēģināt radīt tādu elku tēlu ar pozitīvu vai negatīvu nozīmi, bet nepārvērst šo
reālo vēsturisko cilvēku, vēsturisko personu, jo tā persona jau ir cilvēks. Ja mēs varam atkāpties līdz grieķu valodas etimoloģijai un pateikt, ka persona ir maska. Ja? Mēs runājam par maskām. Ja? Ja mēs runājam par personu, mēs runājam par masku kaut kādā veidā. Maskas var būt dažādas, bet aiz tās personas kā maskas vienmēr ir bijis kāds reāls dzīves cilvēks. Ar savu biogrāfiju, ar savām laimēm, nelaimēm, ar visu, kas ar viņu ir noticis. Un tāpēc ir ļoti bīstami, teiksim, izveidot tādu šo te šokolādes olu vai šokolādes figūriņu, kurā mēs katrs ieliksim savu pildījumu, kādu mēs gribēsim, bet ārēji tas ir kā būs kaut kas viens un iekšā kaut kas pavisam cits. Jā, man ļoti patīk šī doma gaita par kinderolām, jo jāsaka, kā ir. Tad, kad sanāk strādāt ar personību kolekcijām, kuras mūsu muzejā ir diezgan daudz, sākumā jau tu paskaties, šīs personas kolekcija, tā ir kā čaula, un tad tu meklē, kas tajā kinderolā iekšā, un mūsu muzeja gadījumā ir ļoti daudz dažādi pārsteigumi, un reizēm te arī uzdod jautājums, kāpēc, piemēram, ir pēdējā zāļu pudelīte vai pēdējais termometrs ar pēdējo mērīto temperatūru, un kurš to kādreiz izstādīs, bet mēs viņu tik un tā glabājam. Un šādu kinderolu ir ļoti, ļoti daudz tur augšā. Es esmu apakšējā stāvā un virs manis ir ne tikai klavieris, bet arī viss rainis. Un jāsaka, godīgi, tā ir diezgan smaga nasta dzīvot un strādāt ar šīm personībām, kad tu saproti, ka tur ir tik daudz un arī daudz, kas vēl neatklāts. Un jā, tie muzeja krājuma priekšmeti, viņam arī ir stāsti, ne tikai šīm te personībām, bet arī priekšmetiem un kāpēc viņi tur ir. Un nesen tieši skatījos cauri šīs te dažādās mazās kastītes, kas piederējušas vai no akurātoram, vai Rainim, vai Ziedonim, tie bija tādi lielākie kolekcionāri. Un tur ir akmentiņi, tur ir kaut kādi, nezinu, kasteņi, vēl kaut kas, un tāpēc priekšmeti. Un viņi ir mūsu muzejā, un mēs viņus tagad atkal turpinām glabāt. Un es vienmēr domāju, varbūt viņi pat ir aizmirsuši, kāpēc viņi to glabā, tad mēs turpinām glabāt. Un jā, šīs lietas viņam arī ir nepieciešama šī personība, jo bez šīs personības viņas arī neko nevarēs pastāstīt. Un reizēm gribētos, lai tām lietām atdot vārdu. Un, kā teicis mūsu īstenībā muzeja ciltstēvs, lietas runā vairāk nekā cilvēku muti. Tā kā, jā, paldies Grestēm par šo mantojumu un daudzajām kinderolām. Jā, par attieksmi pret pagātnes mantojumu, par interpretācijām man šķiet, ka kultūras ļaudīm ir visas durvis vaļā ar to arī nodarboties, un man, piemēram, netraucē Jāzeps un viņa brāļi Peldiksēs. Man ir interesanti domāt līdzi, kāpēc tas ir tieši tā un ne savādāk. Bet tāpat arī, piemēram, Kuldīgā pavisam nesen es ieraudzīju uz ūdens notekta caurules šaka dzejoļa fragmentu, turklāt angļu valodā. Man tas tiešām pilnīgi sajūsmināja, kāds to tur bija uzlīmējis un kādam tas šķita ļoti svarīgi. Bet tajā pašā laikā arī es tagad ļoti personiski un skaidri apzinos, ka mans uzdevums ir savukārt noturēt skaidrs robežs starp manis kā pētnieka uzdevumu neradīt jaunus mītus. Tā ir mākslinieku pasaule, teiksim, aktieru pasaule, dzejnieku, rakstnieku pasaule, kas var interpretēt, bet mans uzdevums ir turēties pie fakta un varbūt arī uz to mudināt citus, kas pretendē uz to, ka arī viņi ir pētnieki, lai tomēr sabiedrībā kopumā būtu skaidrs, kas ir interpretācija un kas ir vēstures fakts, tā es to varētu. Un nobeidzot arī piekrist Arnim, ka man arī šķiet, ka tomēr ir kādas robežas arī interpretācijām aizjot pārāk intīmi un pārāk dziļi, tad tas noved vairs ne pie interesi, bet pie nepatikas. Tā ir bijis, jā. Paldies. Trīs sapņu bijuši. Viens man šeit parādās ārkārtīgi daudz dažādas tēmas, par kurām var runāt šeit sakrā. Šeit parādījās tēli, par kuriem var domāt gan tā, gan tā. Es vienkārši domāju par atvērtām, aizvērtām durvīm. Un ir pie tie gadījumi, kur cilvēki neaiziet līdz durvīm, neiet iekšā tur, kur vajadzētu iet.
un izšķirt to, kuros brīžos tas notiek tā. Mēs konstatējam, ka mēs zinām par sevi, mēs zinām, ka mēs kaut ko mēģinām noturēt, bet mēs visu laiku izvēramies arī par nākotni. Kaut un optimistiskais bija laikam, ko Arnis teica, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, visi domāja, ka visi ir bojā. Tad, protams, mēs kaut kā esam. Mēs esam pārdzīvojuši to tehnoloģijas ātrumu, kas ir bijis tur, tātad mūsos tas ir klātesoši, mēs pieredzam to, ko mēs nesaprotam. Tad, manuprāt, optimistiskais būtu viens, lūgt zālē, uzdot jautājumus, vai pieņemt to, ka tajā tehnoloģija pasaulē vēl kaut kas no tā paliks. Kāds izvilks ziedoņu kastaņus un ieraudzīs, ka tie ir saglabājušies kastaņi no kaut kāda laika un viņi joprojām ir atdzīvināmi. Kāds ieraudzīs to, kas kādreiz ir bijis vispār pazīstams kā kaut pilnīgi jauna. Tas bija kā man pilnīgi pārsteigums, ka studenti pēkšņi izteikumu aizbāzt karotes aiz mākoņiem. Uztvēra kā oriģinālu lietu. Es teicu, tā manā dzīvē ir viena no lielākajām banalitātēm. Bet tas var būt oriģināli. Viņi kļuva eksperti. Jo viņi pārbaudīja tekstu, viņš darbojas un nedarbojās. Ja nav lasīts kartīšu dzirnavas, es sabrīnoju, viņam ir iespēja šo darbu izlasīt no sākuma un kaut kādā veidā atjaunot. Ievietot, piesargoties no sevis, reizēm man šķiet, ka nevajag piesargāties, reizēm, protams, šķiet, ka vajag piesargāties, arī pētot vai rakstot, bet tēpšu laikā kaut kā tas viss pastāvēs. To, ka mēs neatbildam, kāda nākotnes cilvēka dzīvē būs vieta tām pagātnes personībā, vai vēstures personība, kuras var atjaunoties arī kādā brīdī. Tad mēs šīs optimistiskās noceram veikt kārtējo raņu konferenci, kura ierobežot atvērtā veidā arī producē kaut kādā veidā tās parādot, kas ir dzīvotspējīgs, ko ir iespējams atjaunot, varbūt ko nav iespējams atjaunot, ieraudzīt kaut kādu seno perifēriju, kas kādā brīdī kļūst par aktualitāti, vai kaut kāda mums vajag aktualitāti, kur kļūst par perifēriju. Manuprāt, tikai tajās spēlēs mainīgumā droši vien, ka visi muzeji, augstskolas, latviešu kultūras spēs pastāvēja.